Labdien! Šodien programmā 21. gadsimta latvietis mēģināsim ceļot laika mašīnā un uzminēt, vai vēl pēc gadsimta šajā raidījumā es, piemēram, jūs uzrunātu aizvien vēl latviski. Vai varbūt tādā latviešu valodā, kur ar šodienas valodu prasmēm jūs varētu tikai attāli salīdzināt un saprast, ko es jums teiktu. Vai varbūt 21. gadsimtā latviešu valodā sazināsies tikai vecmāmiņas, un latviešu jaunieši savā starpā runās angliski. Pasaules statistika ir ļoti skaudra. No aptuveni 6000 valodām pasaulē katru gadu izmirst kādas 25. Ar tikai 1,5 miljonu latviski runājošiem mūsu valoda nav gluži sarkanajā grāmatā vēl ierakstīta, bet riski nākotnē šķiet tikai pieaugs. Vēl jau vairāk, ja katrs 7. no latviešiem tagad dzīvo ārpus savas etniskās teritorijas. Patiesībā lielāko daļu savas ikdienas viņi taču pavada citā valodā. Tādējādi ar laiku iespējams pat pazaudējot dzimto valodu. Šodien raidījumā Retland, Lapland, was ist das? Kaut kur precoties. Runā lauzītā valodā un bērnam sajauc galvu vēl vairāk. Jūrja, kolchos, sociāldemokrāti. Lietojot slanga vārdu šūmējamies. Šitā nedrīkst runāt. Daudz miljonu komjauniešu saimē liks rādīt pirmo latviešu kumēdiņu. Tā ir ģenūīna latviešu valoda, ja? Kaut kādas iekonservētas valodas pārstāvji. Izdomājuši pašu savu valodu ar friģiem un nezinu ko. Nu, tā tas varētu būt, bet tā tas varētu arī nebūt. Šodien studijā ar mani žurnālists Ants Bogustovs ir Valsts valodas komisijas priekšsēdis Andrejs Veisbergs. Sveicināti! Andrej, vai es pārspīlēju, kad es saku, ka vēl pēc 100 gadiem varbūt mēs būsim tikai miljonus latviešu kādā 8-9 miljārdu lielajā cilvēku pilnajā pasaulē, un vispārējā tā internetizācija, bezrobežu pasaule un visas citas tendences latviešu valodu patiesībā padarīs par tādu arhaisku rīku, varbūt kaut ko etnogrāfiski vērtīgu. To vienkārši neviens vairs negribēs lietot, jo būs vieglāk, fiziski vieglāk dzīvot, kaut vai, piemēram, angļu valodā. Tā tas varētu būt, bet tā tas varētu arī nebūt. Kas mums jādara, lai nebūtu? Tā mums liktos, ka mums kaut ko vajag darīt, kā mazai nācijai. No tām 6000 valodām, ko jūs minējāt, droši vien, ka pusi būs pazudusi un varbūt pat vairāk. Bet kādas 200-300 būs palikušas, un es domāju, ka latviešu valoda būs palikusi. Tikai tāpēc, ka ir Eiropas Savienības oficiālā valoda? Ne tikai tāpēc. Mēs apmēram varam redzēt, kuras valodas droši vien paliks. Tās ir tās, kurās tiek veidotas datorprogrammas, runas atpazīšanas sistēmas, un tās ir apmēram 150-200 valodas. Tilde, latviešu kompānija šobrīd cītīgi pie tā strādā. Ja viņi nestrādātu, tad faktiski jūs varētu man teikt citu atbildi. Tāda es teiktu, ka mums ir ļoti liels apdraudējums no modernās pasaules valodai. Pagaidiet, bet apdraudējums jau nav tikai datoru pasaule. Apdraudējums ir no pašiem arī valodas lietotājiem. Apdraudējumi ir ļoti daudz. Apdraudējumi ir demogrāfiski un tautiski un izglītības apdraudējumi un emigrācijas un imigrācijas apdraudējumi, bet ja mēs neieņemtu savu vietu šajā modernajā datorpasaulē latviešu valodai, tad šis apdraudējums būtu viss tas straujākais. Datori pirmkārt attīstās visstraujāk, otrkārt tas nozīmē, ka es vispār pat nestādos to priekšā, kā tiktu iespiestas avīzes pie mums, vai žurnālisti joprojām rakstītu uz rakstām mašīnām un tad nestu nodot salicējām. Tā liekas smieklīgi, bet faktiski ļoti nopietns jautājums. Jo šis lietas ir nomainījušās ļoti strauji. Mēs esam zināmā mērā priekšgalā, mēs esam šai pirmajā grupā, lai gan Eiropas Savienības iekšienē mēs esam viena no pēdējiem attīstības ziņā tieši datorlingvistikā. Saistīts ar mūsu mazo izmēru visdrīzāk. Un specifiskajām rakstuzīmēm, garumzīmēm, mīkstām zīmēm. Rakstzīmes šeit nav svarīgas. Jautājums ir par finansējumu un jautājums ir par to, ka tirgus ir ļoti mazs. Tātad ir acīm redzot jāfinansē valstī šie jautājumi, jo tirgus ekonomika šeit nedarbojas. Jā, valstī, kur latviešu valoda faktiski ir valsts pamats, tas ir rakstīts satversmē. Iesaistīsim sarunā pa tālruni no Vācijas arī baltu filologu Austru Grasi. Jūs gan biežāk Austri esat Latvijā, bet šobrīd mēs jūs noķērām Vācijā pa telefonu. Un tieši tāpēc, ka jūs lielāko mūžu daļu esat pavadījis trimdā Austri, kā jums liekas, kārklu latvieši, svešas, lielas valodas, kas vēl ir tie galvenie draudi, kas latviešu valoda tā kā mūsdienās, skatās nomērdēt viņu vai tomēr saglabāt kā vienu mazu valodiņu vēl pēc 100 gadiem? Pirmkārt, es piekrītu kolēģim, ka mēs būtībā neesam maza valoda. Mēs neskaitamies pie tām apdraudētām. Tas, kas ir zem miljonu runātāji, tās parasti skaita pie apdraudētām vai mazām valodām. Tad mēs gandrīz varētu tagad paskatīties uz ziemeļiem un teikt, tad Igauņi ir? Tā Igauņi ir uz robežas, jā. Aha. Bet, protams, jau tie apdraudējumi ir dažādi, un te gribētu pielikt no paša pieredzes tas, kas ir uz vietas, tiem, kas ir izbraukuši no Latvijas. Galvenais apdraudējums ir vecāku neizpratne.
Kur viņi ir lielāki? Tiem vecākiem, kuri ar saviem bērniem pārcēlušies ārpus Latvijas, un viņi lieliski saprot, ka varbūt viņiem ikdienā tā angļu valoda, pat, teiksim, Īrijā vai Anglijā dzīvojot, nodara vairāk, un pie tās latviešu valodas nav jāpiestrādā. Latvijā savukārt latviešu valodas skolotāji par to parūpēsies skolā. Nu jā, es domāju, ka tas ārpus Latvijas, protams, ir joprojām arī trimdas sākuma gados ļoti pazīstamā domāšana, ka, bērniņam ir svarīgi, ka viņš iemācās vietējo valodu, vai tā ir angļu, vai vācu, vai zviedru valoda, ja? Aizmirstot tikai to, ka tas bērnam jāmācās, tā kā mans dēls to ir formulējis šeit, piemēram, vietējai bērndārzniecei, kas mēģināja iestāstīt, kā bērniem jārunā vāciski. Tad mans dēls viņai bija teicis, ka viņa dēliem jāmācās vāciski no 80 miljonu vāciešiem, nevis no tiem pāris latviešiem, kas dzīvo Vācijā. No tiem viņiem jāmācās. Jā, bet Austrija, jūs pats bijāt skolas bērns, kad jūs vecāki izceļoja kopā ar jums. Kad ir vieglāk uzturēt to identitāti un visas tās valodas ikdienu, sestdienas skoliņas un visu to sarežģīto lietu? Tad, kad jums ir tāda brīvības apkārt, gribu mācos, gribu nē, vai tad, kad tā ir tāda daļa no, var teikt, politiskas stājas arī, kā jūs savā jaunībā pieredzējāt? Es domāju, ka tomēr šī te arī nostāja un sapratni par to, ka tā ir mana valoda, mana kultūra. Un, protams, tas notiek tad, ja vecāki mājās konsekventi runā ar bērnu, tad tur arī neradīsies nekāda problēma. Problēma ir tas, ja kāds no vecākiem domā tieši tā, kā es pat teicu, ka bērniņam būs vieglāk, ja. Un tad jūs sastopat pēc tam bērnus, kas ir tā sauktie pusvalodnieki, kas nemāk nevienu, ne otru valodu kārtīgi, tāpēc, ka māte pati vēl nav iemācīsies kārtīgi šo svešo valodu un runā lauzītā valodā, un bērnam sajauc galvu vēl vairāk. Kā ir pareizāk mājā vakarā ar saviem bērniem, kas pārnāk no skolas, pieņemsim, kur ir pavadīta visu dienu vācu valodā? Ir pareizāk konsekventi runāt ar viņu tikai un vienīgi latviski, jo to es tad protu? Tieši tā. Tā es esmu pats audzis, tā mans dēls ir audzis, un tā aug mani mazdēli, pie kuriem es pašlaik te atrodos. Un tas nekvienam par slikti nav nācis, jo ir tomēr valodniecībā tāda sena atziņa, ka vislabākais veids iemācīties svešu valodas ir iemācīties vispirms kārtīgi savu dzimto valodu. Tas nevienam pa skādi nav nācis, gluži otrādi, tas nostabilizē un veicina, teiksim, valodas izpratni. Bet tur ir tā lieta, ka to bieži daudzi vecāki nesaprot, it sevišķi, protams, jauktās laulībās, un tāpēc arī man liekas, ka ir šobrīd daudz svarīgāk un aktuālāk ir apzināties, ka jāstrādā ir ar vecākiem. Es esmu to darījis, piemēram, bonus skoliņā, kur ir kādi 15 bērni, un daļēji, protams, no jauktām laulībām. Un tur es esmu runājis ar vecākiem, un tad vienmēr atklājās šī doma. Protams, ir dažkārt ir tā, ka otrs laulības partners ir neiecietīgs un negrib nedzirdēt, bet ar tiem arī jārunā un jāsaka, ka viņi aplaupa savus bērnus. Bet piekrītiet, tas ir gadījumos, kad jums ārā ir tā lielā valoda un jūs savā mājā sargājat tomēr mazo. Proti, latviešu valodu pret vācu valodu tā varētu teikt, milzes pret rūķīti. Otrādi ir, Andrej, es pieņemu jūs ģimenē, jūs esat angļu filologs, arī pie reizes jūs visdrīzāk savam bērnam varbūt piekopāt to metodu, kā viens otrs vecāks mūsdienās, ka sestdienās mēs runājam tikai angliski, lai iemācītos labi latviešu valodu, ir gan skolas, gan ģimenes ikdiena, bet tomēr ir svarīgi zināt valodas, principā tas taču bagātina katru cilvēku. Latvijā šāda metode būtu pareiza? Nē, protams, to var piekopot. Es neteikšu, ka es to tā aktīvi esmu piekopis, bet es reizēm esmu runājis ar savu dēlu angliski. Bet runājot par latviešiem ārzemēs, es esmu bieži dzirdējis tādu variantu, ka vecāki nerunā ar bērnu latviski, tāpēc, lai bērns iemācītu viņiem šo svešvalodu. Un tāds fenomens, cik zināms, ļoti egoistiski pieeja, bet var saprast, protams. Austrija, un es pieņemu, arī jūs esat bijis tāds, ko sauc par mēdīju, kurš palīdz saviem vecākiem iemācīties, jo jūs kā jaunietis visdrīzāk ar vācu valodu tikāt ātrāk galā, kad nonācāt trimdā, nekā jūsu vecāki, vai ne tā? Es esmu kādreiz palīdzējis, protams, vecākiem, bet mans tēvs runāja ļoti labi vāciski jau pirms tam jau Latvijā, tā kā mums tā problēma nebija. Un es domāju, protams, ka tas izklausās stipri egoistiski. Piemēram, mums bija gadījums Ķelnē, kur slavenā Ērenpreisa riteņu Ērenpreisa meita precējusies ar igauni. Un igaunis runāja ar bērniem konsekventi igauniski, un māte runāja konsekventi latviski, un savstarpējā valoda bija vācu valoda, un meitas runāja ļoti labi latviski un ļoti labi igauniski, šodien par vācu valodu nemaz nerunājot.
Aha, nu tas ir, protams, papildus ieguvums, tik līdz jauka laulība ir nevis starp valstī dzīvojošo mažoritāti un minoritāti, bet vēl papildus. Varbūt ieklausīsimies sākumā tajā latviešu valodas izteiksmē, kura mainās līdz ar laikmetu un modes un citām sabiedriskām vai politiskām vēsturiskām norisēm. Tepat Latvijas radio ētrā šķiet labākais no piemēriem, ko mēs Latvijā varam redzēt un jums nodemonstrēt. Man kolēģi Paula Gulbinska, atlasot šo skaņu ierakstu šeit radiofonoteikā, spēja saprast gana labi, kādā latviešu valodā runāja mūsu vecākie kolēģi, tomēr pat tā sauktajā pareizajā latviešu valodā ir redzamas ļoti būtiskas izrunas, intonācijas, ātruma, arī vārdu satura un daudzas citas izmaiņas, kas klausāmas šajā piemērā. Daudz miljonu komjauniešu saimē Latvijas komjaunatne nostaigājusi slavenu cīņu ceļu. Kaut gan Bethovena bērnība bija ļoti skumja, viņš tomēr uzglabāja to mīļā un sarā piemiņā. Latviešu palīdzības biedrība citās svētdienā trūkumu ciesdamiem par labu turniešu zālē jeb turnhallē liks rādīt pirmo latviešu kumēdiņu te Rīgā. Uzmanību, uzmanību. Mikrofons 78. Iet velna ducī. Teātra nākotne ir atkarīga pirmkārt no labas dramaturģijas, otrkārt no tiem režisoriem, kuri piedzimst pa 100 gadiem reizi. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, publicistisks raidījums Krustpunktā. Ar jums runā Zintas Kolāts. Mēs sāksim tā kā anketā. Ar ironisku skatu uz dzīvi studijā Mārcis Bendiks. Sakiet, kur teikts, ka politiķi var pirkt tikai ar savu balsi? Autovadītāji, esiet uzmanīgi, jo naktī un no rīta visos maršrutos atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Liela daļa no klausītājiem to atceras paši ar savām ausīm. Tas bija tikai mazs atgādinājums, kā tagad uz to jāskatās. Jūrja, kolchozs, sociāldemokrāti. Mūsdienās tā it kā vairs nevar runāt, un tomēr mēs dzirdam, ka viens otrs uz Latviju atgriezies, bijušais trimdnieks, tomēr tā runā vēl aizvien pat viens otrs saimnes deputāts. Vai tas ir valodu bagātinoši? Varbūt mums, Andrej, jānosaka, jūs esat valsts valodas komisijā, jums jānosaka varbūt kaut kādi likumi. Šitā nedrīkst runāt. Bija taču arī disputs par to, vai ārzemju latviešu dāma Velga Kalns drīkst būt Velga Kalns Latvijas pasē, vai viņai jābūt Velgai Kalnai, kā piemēru ātri minēju. Cik lielā mērā mums jābūt tādiem striktiem, lai to valodu nosargātu un viņa būtu pareiza, un kas vispār ir pareiza? Pareizs ir ļoti mainīgs jēdziens, un valoda mainās. Un tāpēc pareizs ir tas, kas attiecīgajā brīdī ir pareizs, un pareizs ir tas, kas attiecīgajā brīdī vairumam liekas pareizs un pieņemams. Bet vairums nevienmēr ir tā taisnīgā un pareizā puse. Bieži inteliģenti, kas zina, kā ir varbūt labāk nākamībām, nav vairums. Tas varbūt nav vairums, bet mēs nevaram vērsties pret individu, tāpēc, ka individs runā mazliet specifiskā veidā. Gal galā mums katram ir savs idiolekts, katram cilvēkam ir savas skaņu īpatnības, vārdu izvēles īpatnības, vārdu krājuma apjoms un daudz citas lietas, kas saistītas ar valodu. Jūs sakat, valoda ir dzīves organisms, regulēt to nevar, bet ir daudz dažādas gan komisijas, gan labprātīgi organizētas pat biedrības, kas veidoja nevārdus vārdus, tādējādi slavinot to, kas jāslavina un peļot to, ko nevajadzētu ievazāt. Kā attiekties pret to, vai mēs tā saspīlēti arī attiecamies kā maza, tomēr salīdzinoši nācija, kaut gan Austris Grass tikko teica, ka mēs nemaz maza neesam. Mēs neesam tik mazi, bet valoda mums ir ļoti svarīga, jo mūsu identitāte lielā mērā ir balstīta uz valodas, izveidi, kopšanu, attīstību. Ir dažādi valstu veidošanas tie procesi, ir politiskās nācijas, politiskās valsts un ir tās nacionālās, jeb kultūra valsts. Latviešu tautas izveide, latviešu nācijas izveide ir lielā mērā saistīta ar valodu un kultūru. Protams, jā. Un tāpēc valoda turklāt vienmēr būdama apdraudēta te no vāciešiem, te no krieviem, te no vēl kāda. Mums ir vienmēr tāds atsuraugs, un par to mēs lietojot slanga vārdu šūmējamies. Labi, šūmējamies. No kā tagad mums vajadzētu šūmēties? Eiropas Savienība mūs apdraud, kas vēl NATO, vēl kaut kādi slikti ātri atradīsim, globālie spēki. NATO valodas jautājumos nav iejaucas. Eiropas Savienība iejaucās valodas jautājumā tikai vienā vārdā, tas ir par eiro, uzspiežot mums eiro. Vispārējais ir mūsu pašu
pašu darbs vai nedarbs. Daudz kas no tā, kas mums nepatīk valodā, ir mūsu pašu veidots un radīts. Austri, es nezinu, vai jums patiks tāds mans apgalvojums, bet jūs kaut kādā mērā pārstāvat to pirmskara valodu, kura ir nosīta kā iekonservēta trimdā un tad atvest atpakaļ. Es pieņemu, jūs jūtaties mazliet savādi, kad nonākat mūsdienu Latvijā ar dažiem citiem vārdiem, kuri nākuši klāt vai no slāvu, vai angļu, vai citām ietekmēm, vai kaut kādām sociālām norisēm, kas ir bijušas. Kura ir pareizā latviešu valoda? Es piekrītu kolēģiem, ko nozīmē pareiza valoda. Pareiza valoda ir tāds bīstams jēdziens. Man vienmēr likasies, lieka Latvijā ir tā sauktā ortoēpija, pareizi izruna it kā, kas automātiski noliek, ja, piemēram, valsts valodas aģentūras mājaslapā ir rakstīts, ka sliktas, teiksim, nekoptas valodas paraugs ir izloksne, tad mēs tā galīgi nevar piekrist, ja masalaciet saka klātī un cietī un nostī, tad tā ir īsta un pareiza latviešu valoda. Var cikot, tā ir tā mūsu bagātība, kas ir jāuztur, jākopj un jālaiž pēc iespējas, absolūti. Un varbūt arī pat dažkārt šeit Latvijas radio etrā jūs pamanat, ka tajā īstajā valodā diktors drīkst tikai lasīt ziņas, un ja viņš sāks lasīt ventiņu izloksnē, viņš dabūs rājienu no priekšniecības. Nu, vai Saimas solījumu noliek latgaliski, Tātad tas jums liekas nonsens, ka tas tika noraidīts. Jo tā ir ģenuīna latviešu valoda, jā. Man liktos daudz pareizāk, ja mēs arī pieļaut būt tādi fleksiblāki un atļaut arī varbūt paralēlu formas šur tur, kā piemēram iedzīvotājos. Izklausās tik mīlīgi, ka esi duņģiņš, nevis dadznieks, un kāpēc to uzspiest pa visu var, vai pužiņš, vai popiņš, vai ne. Kas tie ir? Tas man jāiztulko, lūdzu. Es nezinu, kas ir pužiņš un popiņš. Ir puzes iedzīvotājs, un popiņš ir popis. Jā. Cik jauks skan. Un rūvenietis ir rūjienietis, Rūvenietis, tas bet viņš ir rūvenietis, un kāpēc viņš tā nevarētu teikt? Un te mēs esam kaut kur aizgājuši pārāk tādā sīkumainā. Daudzām valodām nav šīs te, piemēram, Zviedrijā jūs Zviedru Rīgsdāgā dzirdat, katram var tūlīt dzirdēt, no kurienes viņš nāk. Un neviens neuzskata, ka Stokholmā ir tikai pareizā valoda. Jā, un to jūs sakat nodzīvojis pats Zviedrijā diezgan ilgu laiku. Labi, Austri, pastīsimies uz to, kā tad šis fenomens, ka katrs 7. latvietis dzīvo tagad ārpus faktiski savas etniskās teritorijas, ietekmē valodu. Labi vai slikti? Kā jums liekas, Andrej, piemēram, kādas 100 000 apmēram tiek uzskatīts ir saucamā senā trimda, un kāda 300 000 ir tā mūsdienu ekonomiskā trimda. Tātad diezgan liela proporcija, faktiski vairāk, jau ir ārā no valsts tie, kas zina to visnesenāko latviešu valodu. Tātad faktiski ietekmēta ar ārzemju ietekmi tiek tā nesenākā, nevis tā vecās trimdas valoda ir kā pamats tai latviešu valodai, kas cirkulē ārā no Latvijas. Es nedomāju, ka tas nopietni iespaido latviešu valodu šeit, kamēr šie cilvēki nav šeit. Bet jautājums ir par to, vai viņi atgriezīsies šeit. Jo vairāk viņi atgriezīsies, un zinām, cirkulācija jau pastāv. Jā. Jo acīm redzot, tas atstās zinām iespaidu arī uz vispārējo latviešu valodu jauni vārdi, kopumā. Vai kas tas būs īsti? Tie būs daži jauni vārdi, tās būs dažas intonācijas. Būtībā anglicismi, kas nāks iekšā. Galvenokārt droši vien, bet latvieši ir visur. Tātad būs kaut kas gan no Zviedrijas, gan no Somijas, gan no Vācijas. Tas nemaz nav slikti, ka tas sadalās. Kaut gan vienlaikus mēs esam diezgan lieli, es saprotu, čempioni pasaulē jaunvārdu radīšanā, tik līdz rodas kaut kas jauns, latvieši tiešām pārdzīvo un rāda visu to jauno, zīmols un daudz... Čempioni mēs neesam noteikti, labi. Islandieši būs čempioni, bet mēs radām jaunus vārdus un mēs pārņemam daudz jaunus vārdus un latvieši vienmēr bijuši ļoti atvērti arī aizgūšanas procesiem, bet tāpat kā pirms gadiem 20 šeit parādījās pēkšņi tāds wow, un bija pirms tam arī, un čau bija jau no 30. gadiem, bet acīm redzot parādīsies šīs iezīmes, kaut gan es domāju, ka runājot tieši par Latviju un par latviešiem Latvijā, ārvalstu valodu un galvenokārt angļu valodas spiediens ir vairāk no mēdījiem. No tā, ka mēs skatāmies filmas un televīziju un dažādas izrādes. Tad tam nav sakars ar to, ka kāds īrijas latvietis atbrauks atpakaļ. Nē, tas mazliet to pastiprinās. Austri, kā jums liekas, vai valoda no tā iegūs ilgtermiņā, ka tik daudz latviešu tik daudzās pasaules malās ar tik daudz kulturālo un valodu pieredzi, vai mūsu valoda kļūs bagātāka? Nē, ieguvums, protams, ir jebkuras, jo vairāk cilvēks māk valodas, jau viņam tas ir pats par sevi ieguvums, viņš veicina savu valodas izpratni, ja. Tas, ka ienes visādas, teiksim, iespējas, tam, protams, arī var būt negatīvs sekas, un to mēs redzam, bet es domāju, ka te ir ļoti svarīgi atcerēties vienu lietiņu par citu valodu ietekmi tomēr,
ka šodien Latvijā, un es to ļoti izjūtu, esot Latvijā, vienmēr saka, tagad angļu valoda iespaido, un, protams, caur mēdiem iespaido, bet tur ir tomēr viens svarīgs, bet jo mēs nedzīvojam Latvijā angliski runājošā vidē, bet mēs joprojām vēl dzīvojam krieviski runājošā vidē. Un līdz ar to krievu valodas ietekmes joprojām vēl ir stipri lielāka nekā tā ir angļu valoda. Piedodiet, bet varbūt tas nāk šis jūsu vērtējums no tā, ka jūs, es saprotu, pats neprotat krieviski, bet protat angliski. Jūs lieliski jūtaties, ja kāds pasaka kaut ko lieka angliski, jūs tā kā saprotat, ko viņš saka, bet tik līdz kaut kas krieviski jums nezināms, jūs reiz, ko viņš tur tagad. Starplaikā es saprotu arī tīri labi to, ko pasaka krieviski, bet labi, tas nemaina situāciju. Bet tad jūs jūtat krievu valodas ietekmi pat vairāk nekā tos anglicismus? Joprojām ir sevišķi, jā, protams, arī reklāmas valodā, kur tā ļoti uzbāzīgi mainās, teiksim, vārdu kārtība, jā. Tīri tajā vispār valodas struktūrā, pat pilnīgi dziļākos slāņos. Jā. Un Andrejs gribētu iebilst, vai? Nē, es piekritīšu kolēģiem. Sarunvalodā, slengā un zemākajos valodas slāņos krievu valoda joprojām runājot, teiksim, par aizgūmiem, ir apmēram 60%, un angļu valoda ir tikai tie 30–35%. Ja mēs runājam par literāro valodu, jeb, teiksim, par avīžu valodu, jeb Eiropas Savienības jautājumiem un tādām lietām, tur ir atkal angļu valodas ietekme daudz lielāka. Nu, ko paskatīsimies uz vienu piemēru no rakstu valodas. Nu, jau pasaulē ir arī tādi divvalodīgi portāli, kur faktiski tikai daži raksti vairs top latviski, bet lielākā daļa informācijas tur ir angliski, un tā gluži vienkārši ir nepieciešamība pašiem latviešiem, jo ne jau visi latvieši vairs prot latviešu valodu. Piemēram, portāls latviensonline.com vai latviensonline.com, laikam būtu latviski jāsaka. Daina un Aldis dibināja pirms 12 gadiem šo portālu, un tā vēl joprojām ir viena no vadošajām internetu vietnēm tā sauktiem ārzemju latviešiem, drīzāk jau vecajai trimdai, kurā saturs tiek veidots gan angļu, gan latviešu valodā. Lielākā daļa lasītāju ir vecās trimdas latvieši, tomēr portāls strauji tagad attīstās un izmantojot sociālos tīklus, pulcē arī nesen izbraukušos. Kā portāls palīdz kopt un uzturēt latviešu valodu, tās veidotājiem prasīja man kolēģi Paula Gulbinska. Mēs kopīgi izveidojām to, lai varētu sasniegt maksimālo mērķu auditoriju, ko mēs iedomājamies. Un tā ir gan latviski, gan angliski runājoši, tāpēc, ka latvieši īpaši Amerikā, Kanādā, Austrālijā, kas ilgus gadus dzīvojuši ārpus Latvijas, viņiem tā latviešu valoda nav tik stipra vairs, bet viņiem interesi par Latviju ir, un tad viņi daudz ērtāk lasa angļu valodā par Latviju, bet mēs izdomājam, ka tomēr latviski arī vajag rakstus, un tā mēs izveidojām sev par tādu divvalodīgu portālu. Ja autors jūtās ērtāk rakstīt latviski, tad mēs sakam, lūdzu, tad rakstiet latviski, bet ja viņiem tomēr latviešu valodā tik raiti neiet ar rakstīšanu, tad mēs pieņemam ar atvērtām rokām arī viņu rakstus angliski. Es skatos, ka jūsu mājaslapā ir tāda, kā saziņas platforma, ir gan fórums, gan komentāri, un arī tur tad latvieši vai Latvijai piederīgie raksta gan angļu, gan latviešu valodā. Kāda ir viņa komunikācija? Nekas, ka fórumos mums tomēr liela daļa sarakstās angļu valodā, jo tā ir tā kopējā valoda. Bet tās tēmas, protams, vienmēr ir par latviskām tēmām tā runa iet, bet ir tā angļu valoda dominējošā, lai mēs varam sasniegt to maksimālo mērķu auditoriju. Jā, toties daudz gadījumi ir tādi pazudušie latvieši, kas tagad vēlās iemācīt to latviešu valodu un izmantot to portālu, lai uzprasītu citiem, kā tie resursi ir un kur griezties un kā to valodu iemācīties. Bieži iznāk atraksta kāds un saka, es dzīvoju kaut kur Teksasā, un tagad es esmu atklājis, ka man ir latviešu saknes, un tagad es gribu mācīties latviešu valodu, vai jūs varat man ieteikt tuvāko centru vai vispār kādu, kas var man to valodu mācīt. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam arī daudziem varējuši tieši tādā veidā palīdzēt. Mums ir tāda sadaļa, kur mans vīrs, kas ar IT nodarbojās, viņš vienmēr to jaunāko uzzina, kur latviešu valodu var neparastos veidos kādos apgūt. Piemēram, nesen mēs arī publicējām rakstu par to, kā apgūt lietojot jaunākas tehnoloģijas, piemēram, planšetdatorus. Tās lietotnes, tās apps vairojušās, un tad vienmēr tiek tas jaunākais uzrakstīts mūsu tajā portālā, lai mums lasītāji var zināt to jaunāko. Vai jūs portālā par šiem gadiem esat novērojuši kādas pārmaiņas, kas notiek ar latviešu valodu? Kā viņi asimilējas vai mainās angļu valodas ietekmē? Mēs smējamies, ka mēs trimdā augot esam angliskojuši daudz vārdus, ka mēs jau esam
izdomājuši paši savu valodu ar priģiem un nezinu ko. Bet izrādās, ka tagad Latvijā pašā ļoti daudz. Tas viss arī tagad ir tīri normāli, tā kā mūsu valodas sāka diezgan līdzināties. Varbūt viņas atšķirās vārdu ziņā, bet angliskošanas ziņā viņas sāka ļoti līdzināties. Austris Grass no Vācijas, baltu filologs. Austri, vai jūs varētu atzīt, ka latviešu valoda tagad kļūst arī zināmā mērā modē, ka daudzi, kuri varbūt tiešām ir par 8 daļu latvieši, tā gadījies vienkārši kaut kur precoties, viņam pēkšņi, baigi interesanti, jāsāk mācīties latviešu valodu, un ka valodas prateju skaits varētu pat vairoties, lai arī Latvijas iedzīvotājs skaits faktiski samazināsies, kā mēs redzam? Es domāju, ka tur, protams, ka tas tā ir, un ļoti vienkārši iemeslu dēļ Latvija šodien ir pieejama. Latvija šodien ir jēdziens, ja man skolas laikos bija, ja es teicu, ich bin Lette, ja, es esmu latvietis, tad man prasīja Retland, Lapland, was ist das, ja. Bet šodien to zina, kur ir Latvija. Līdz ar to arī tiem, kam ir kaut kāda saites ar Latviju, vai tie ir baltvācieši, kas, piemēram, kamēr es vēl mācīju Bondas universitātē, man ļoti daudz baltvācu atvases bija, kas mācījās latviešu valodu, jo viņiem bija tomēr šī saite kaut kāda. Latvijas vārds gan muzikas pasaulē ar mūsu lieliskiem dziedātājiem, diriģentiem un tā tālāk. Tā ir interese vienkārši par Latviju šodien ir nesalīdzinām lielāka. Ļoti svarīgi uzturēt arī un veicināt visas tās vietas, kur ārzemēs, vai tas ir Vācijā vai Anglijā, vai kur universitātēs māca latviešu valodu. Jā, tieši tā, un tās nemaz nav mazas universitātes pasaulē, kur latviešu valodu var mācīties. Andrej, jūs savukārt bieži braucat uz Briseli vai Strasbūru, jūs esat arī tulkotājs vai tulks? Tulks, jā. Tulks tie ir tie, kas sinhroni var tulkot valodu, un jūs no angļu valodas uz latviešu, no latviešu uz angļu. Jūs jūtat pa šiem gadiem, ka šī latviešu valodas vērtība kaut kādā mērā pieaugs. Tā neloģiski pret iedzīvotāju skaitu. Es domāju, ka iestājoties Eiropas Savienībā, latviešu valodas vērtība katrā ziņā pieauga, un lai cik mums ir šeit grūti apstākļi un arī finanses dažādiem jautājumiem, teiksim, Eiropas Savienības institūcijās latviešu valoda tiek visai nopietni kopta, papildināta. Šajās institūcijās strādā daudz vairāk cilvēku tādās jomās kā terminoloģija un tulkošana nekā šeit Latvijā. Tad jūs gribat teikt, ka tie jaunie laiki vai Eiropas Savienības laiki valodas attīstībā, protams, zināmā eirokrātu virzienā, dod vēl lielāku jaunvārdu daudzumu un visas tās lietas attīstības ātrumu, nekā varbūt līdz šim viņi tā plūstoši mierīgi ar komunismu caru, kas tur vēl pašiem savu republiku uz 20 gadiem un tā vēsturiski ir ietekmējusi un mainījusi valodu. Mums laika pa laikam šīs eksplozijas vai atmodas, sauksim dažādos vārdos. Es domāju, ka 90. gadu sākumā arī bija viena šī eksplozija, kad mēs pēkšņi atvērāmies pasaulē un lielākoties angļu valodai. Gal galā tur kādos 5 gados man statistika rāda, teiksim, par grāmatām, kas ir publicētas par tulkojumiem. 85. gadā grāmatas, kas tulkotas no krievu valodas attiecībā pret tām, kas tulkotas no angļu valodas, attiecība 15-1. 90. gadā attiecība 1-6. Pilnīgs pagrieziens. Un tas ietekmē arī valodu. Eiropas Savienībā savukārt tulkoja direktīvas, kur ir daudz visai bezjēdzīgu lietu. Daudz lietas, kas varbūt latviešu valodai nekad arī nebūs vajadzīgas. Tik un tā. Ļoti daudz, kas tiek iztulkots. Tiek iztulkoti zivju saraksti, kuros ir 500 un 1000. No vidusjūras, jo tāda zivi nemaz nav Baltijas jūrā. Bet atsevišķas no šīm zivīm parādās mūsu tirgū. Tāpat arī dažādi gliemeži. Un ja mēs skatāmies atpakaļ, tad, kad latviešu valodā tulkoja, teiksim, Bībeli, latvietis nebija redzējis ne dimantus, ne vīģes, ne kamieli. Un viņš pat nezināja, kurā virzienā tieši ir Izraēla. Jā. Tā kā mēs nevaram tā precīzi pateikt visu, kas mums ir vajadzīgs pašreizajā momentā, un kas mums nav vajadzīgs. To mēs redzēsim tikai vēlāk, kas ir vajadzīgs un kas nav. Un tas, ka latviešu valodas vārdu krājums ir pieaudzis dramatiski, to nevar noliegt. Tad, Austri, vēl pēdējais jautājums jums, kā baltu filologam, vai latviešu valoda pēc 100 gadiem būs tikpat skanīga, viņā runās apmēram tikpat daudz, ja vēl vairāk cilvēku, vai varbūt viņi vienkārši dabiski nomirs, saplūdīs kopā ar lietuviešu valodu, būs beidzot tāda viena baltu valoda, un jums baltu filologiem būs vienkāršāk, ne? Mēs sākām ar šo. Filologiem nav arī šodien tur problēmas, jā. Nē, es nedomāju, ka viņi saplūdīs, un pēc 100 gadiem joprojām runās latviešu valoda, bet, protams, ka mums pie tā jāpiestrādā. Šis tas attīstās dabīgi, šis tas varbūt arī netik vēlam. Es gribētu varbūt te beigās tomēr minēt arī vienu piemēru, kur es uzskatu, ka Latvijā valodniecībā
varētu darīt ko vairāk un izdarīts arī neiedzības. Un tāds piemērs ir, kas ļoti šķeļ tos, kas dzīvo ārpus Latvijas, ir pilnīgi nevajadzīgā vietvārdu pareizrakstības reforma, kas ir neatkarības laikos izvest. Ja? Neviens, kas dzīvo Minneapolē, nedzīvos pēkšņi Minneapolisā, un kam tas ir vajadzīgs. Un te kaut kad 90. gados ir kaut kur pārcentušies, un tas tiek tagad iedibināts. Tas ir tas, ko jūs arī minējāt pašā sākumā, ka varbūt mums ir jāpieļauj vairāk tādas tā kā paralēlās formas, un katrs drīkst izvēlēties, kā tad viņam ir tā Minneapola vai Minneapolis, vai, piemēram... Tā būtu atsevišķa diskusija. Protams, un to mēs kādu citu reizi noteikti paturpināsim. Andrej, jums vēl noslēgumā? Es varētu piekrist šim jautājumam, jo tas mūs sasaist kopā ar to, ko mēs sākām, kas ir pareizā latviešu valoda. Tas, ka latviešu valodā, teiksim, visu 20. gadsimtu laiku pa laikam tiek izdots pareizrakstības vārnīcas, un šie vietvārdi un cilvēku vārdi nepārtraukti pareizrakstība mainās. Tas liecina, ka vai nu valodnieki īsti precīzi nevar pateikt, kas tad ir pareizs, vai arī mums ir jāpieņem, ka lietas mainās. Un varbūt, ka daļēji tās var atstāt arī pašplūsmēm un vismaz nekustināt to, kas ir stabils un pie kā cilvēki ir pieraduši, kā tas bija gadījumā ar Islandi, kas tika uz īsu brīdi padarīta par Īslandi, un tagad var atkal teikt Islandi. Liels paldies par šo atļauju, tā teikt. Es saku paldies abiem kungiem, valodniekam Andrejam Veisbergam, viņš ir arī Valsts valodas komisijas priekšsēdis, un Austrim Grasim, kurš ir baltu filologs un jau pārcēlies uz dzīvi Latvijā pēc diezgan daudziem ārpus Latvijas pavadītiem gadiem. Liels jums paldies, abi kungi. Mēs šeit Latvijas radio varam tikai palielīties. Esam viens no tiem retajiem raida organizācijām, kuras patiesībā raida skaistā, skaidrā un visādi citādi ikdienā latviešu valodā. Aicinam arī tos, kuri mūs var klausīties ne radio Viļņa ētrā, bet dažādos pasaules latviešu portālos, izmantot šo iespēju un klausīties mūsu raidījumus daudz viet pasaulē, latviešu ziņu lapās vai kur citur. Mūsu raidījuma podkāstu versija, kā tagad lūdzu valodnieki atrodiet mums ātri kādu vārdu, kā vēl to nosaukt, ir dzirdama. Šoreiz atvedamies, pēc nedēļas tiksimies atkal un runāsim tālāk. Kāds tad ir tas 21. gadsimta latvietis? Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījuma producents Lukas Rozīts.